Baltinavas novads pēc teritoriālās reformas kļuvis zīmīgs, jo ir mazākais novads Latvijā. To pirms 4 gadiem savācot parakstus lēmuši paši baltinavieši. Novada teritoriju veido viens pagasts, iedzīvotāju skaits nedaudz vairāk par 1300. Tomēr novads veiksmīgi pastāv. Šeit ir vidusskola un pat mākslas un mūzikas skola, kas jau 2. gadu atrodas jaunās un izremontētās telpās. Pašvaldībā ir strikti pārliecināti, ja vien būs iespēja apgūt Eiropas līdzekļus, mazais novads arī turpmāk var veiksmīgi attīstīt tieši lauku teritoriju. Mums ir nosprosti mērķi, mēs zinām, ko gribam, un ir arī visas ieceres reāli izpildāmas. Vienīgais ir tas, kā paskatīsies uz to valdība. Protams, no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas ir it kā pamatbudžeta ienākumi pašvaldībā, no tā mēs neizdzīvojam, attīstīties mēs nevaram. Šobrīd statistikas datos bieži vien parāda mazos novadus, ka viņi tur astes galā pēc attīstības rādītājiem, bet ja mēs paņemtu reāli lielu novadu, kurā ir viena pilsēta un klāt tur kādi 8-10 pagasti, un lai paskatās šo katru pagastu griezumu atsevišķā, kāda tur ir aina, jo vairs šie pagasti atsevišķi neparādās statistikā. Un tā viena pilsēta, kas attīstās novadā, tā parāda šos rādītājus labākus. Bet mēs parādāmies reāli mūsu rādītāji, mēs bijām viens pagasts un esam viens novads. Savā novadā iedzīvotājiem uz vietas ir pieejams daudzveidīgāks pakalpojumu klāsts, un līdz ar to ir arī vairāk darba vietu. Ja vien ir darbs, iedzīvotāji gatavi palikt laukos un strādāt kaut vai par mazāku atalgojumu. Citās vietās tur maksā lielas algas, tad mēs par santīmiem vai ne, un latiem tur dažiem strādājam, bet tas ir mūsu, mēs to vēlamies, un mums tas tāds patriotisms, teiksim, mūsu virs uz priekšu. Attīstās arī uzņēmējdarbība. Gada laikā Baltinavas novadā ir izveidotas 3 jaunas zemnieku saimniecības. Jaunieši īstenojot projektu atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem ir iegādājušies gaļas govis un aprīkojumu biškopībai. Jaunajiem ir vēlme dzīvot laukos, lai turpinātu savu vecāku iesākto. Ja paši neko nenodarbosimies, tāpat nekā nebūs. Kaut kam jau jāpaliek laukos. Perspektīvas ir īstenībā, jo viss no laukiem ir sākas. Kad es dzīvoju Rīgā, bija viens brīdis, kad es vairs tālāk sevi nevarēju tur pilnveidot. Un tad es arī nolēmu šeit, un es šeit redzēju, ka šeit man ir iespēja. Mazliet parēķināju pirms tam. Es domāju, man labāk klāsies nekā pilsētā. Ideju par novadu apvienošanu baltinavieši neatbalsta. Viņi tāpat kā līdz šim vēlas būt politiski neatkarīgi saimnieki savā novadā. Es domāju, tur arī politiskas zemteksts ir, jo mazajās pašvaldībās nav obligāti jābūt partiju sarakstiem. Un ir tā, ka partijas nevar iegūt to varbūt ietekmi, kādu gribētu arī uz vietas katrā mazajā novadā. Piemēram, arī mūsu novadā iepriekšējās vēlēšanās kandidēja 4 saraksti, un no tiem tikai viens bija partijas saraksts, un tas bija vienīgais, kurš nedabūja nevienu vietu. Ja valsts politika būs tāda, bet nemainīsies, tad arī tā, acīm redzot, tā būs mākslīgi radīta, lai iznīcinātu mazos novadus droši vien. Ja tā ir augšā plānots, tad mēs esam jau saskārušies daudz gan pat padomju laikos, kad no augšas tiek virzīti tādi nepārdomāti lēmumi, kas tiešām nodara pāri pašiem iedzīvotājiem. Ja apgūstot Eiropas naudu, priekšroka tiks dota tām pašvaldībām, kurām ir lielāks iedzīvotāju skaits, baltinaviešiem nekas cits neatliks, kā domāt par piespiedu apvienošanos. Tomēr tas iedzīvotājiem pamatīgi sarežģīs ikdienu, kaut vai tāpēc, ka ceļi, pa kuriem būs regulāri jābrauc līdz jaunajam novada centram, Balviem, Kārsavai vai Viļakai, ziemas laikā ir slideni un nekaisīti.